Vēlēšanas nav slikta lieta. Risks ir, ka viņās kaut kas slikts var notikt. Pieaug Krievijas iejaukšanās riski rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Protams, risks, ja uzvar nepareizi. Ja Vienotība vēlēšanās zaudēs, būs notikusi Krievijas iejaukšanās. Vai tiek gatavots scenārijs, ja nākamajās vēlēšanās Vienotība zaudē, pasludināt, ka vēlēšanās ir iejaukusies Maskava un anulēt vēlēšanu rezultātus? Šādas aizdomas rada Zandas Kalniņas Lukaševicas aktivitātes, kas nav parasta Vienotības biedre, bet Vienotības pārstāve Saeimas prezidijā. Tātad nesen Dombura raidījumā Kas notiek Latvijā? Tiešām šis vēlēšana procesa iejaukšanās ir milzīgi augsts risks, un mums ir ļoti svarīgi to labāk apzināties. Tātad esot ļoti augsts risks, ka notiks iejaukšanās vēlēšanās. Šādus apgalvojumus Zanda Kalniņa Lukaševica izplata regulāri. Lūk, viņas 23. janvāra ieraksts Facebookā. Šī gada vēlēšanas būs krietni atšķirīgas no citām. Tātad pāri visai Eiropai un ārpus okeānam kā sniega bumba veļas tendences. Kādas tendences? Populisms un ārvalstu iejaukšanās un, protams, Krievija centīsies ietekmēt Latvijas pilsoņu viedokļus. Lieki pateikt, ka tie ir apgalvojumi bez jebkādas pierādījumu bāzes, piemēram, pierādījumu bāzes par Latviju. Kas iejauksies, kādā veidā iejauksies, kādu partiju atbalstīs, kādi ir tie politiķi, tie ir tikai mājieni. Zīmīgs, protams, triggers ir šis vārds populisms. Kā jūs labi zināt, liberālā spārna politiķi, pie kuriem pieder Vienotība un Zanda Kalniņa Lukaševica par populistiem, sauc visus, kuri kaut kādā veidā nepiekrīt vai šaubās par globālo dienas kārtību. Tas ir par tā saucamo ilgtspēju, klimata pārmaiņu politiku, tā saucamā iekļaušana, kas iekļauj sevi migrācijas atbalstīšanu un LGBT. Tātad visus politiķus, kuri nepiekrīt šai globālajai dienas kārtībai, liberāļi, Vienotība, progresīvie savukārt pār populistiem. Tātad mēs varam padomāt to, ka jebkāda spēka uzvara, kas nav progresīvie un Vienotība, var tikt iztulkota par populistu uzvaru. Zīmīgi, ka Zandai Lukaševicai piebalso Vienotības kontrolētās ārlietu ministrijas pārstāvis, kurš tātad arī saka, ka pieaug Krievijas iejaukšanās riski rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Kādā veidā, ko tad Krievija atbalstīs, kuri fakti, tas viss netiek minēts, vārdu sakot, apgalvojums un tēze. Lūk, šeit ir ziņa, ka Zanda Kalniņa Lukaševica ir piedalījusies no 26. līdz 30. janvārim tātad Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā Strasbūrā. Un par ko viņa ir runājusi? Atkal pa vēlēšanām un ir apgalvojusi, ka vēlēšanas ir kļuvušas par ienaidnieku iekārotu dārgakmeni. Tātad kaut kādi vārdā nenosaukti ienaidnieki, bet laikam jau, protams, Krievija ir iekārojusi mūsu vēlēšanas. Protams, bez jebkādiem faktiem. Ievērojiet, tie ir tukši apgalvojumi. Zīmīgi, ka Zandai Kalniņai Lukaševicai piebalso deputāts Bergmanis. Un ko tad viņš min kā piemēru Latvijai, kas ir jāņem vērā? Nespējam ātri pieņemt lēmumus. Viens un, protams, otrs ir vēlēšanas. Vēlēšanas nav slikta lieta. Risks ir, ka viņās kaut kas slikts var notikt. Vēlēšanas nevar būt risks pašas par sevi. Tā Jā, viņas demokrātiskā valstī. Tik ietekmēts, un mēs redzējām, kas notika Rumānijā. Ļoti ātri, un tā bija stratēģiska operācija no Krievijas puses. Tātad pat Domburs ir šokā, ka demokrātijā kā risku Bergmanis nosauc vēlēšanas. Tātad vēlēšanas risks demokrātijai. Protams, risks, ja uzvar nepareizie, bet zīmīgi, ko Bergmanis nosauc kā piemēru. Viņš kā piemēru nosauc Rumāniju. Kas notika Rumānijā? Un tas ir
ļoti, ļoti bīstami. Tātad 2024. gadā šoku piedzīvo pasaules liberāļi, kad Rumānijas vēlēšanu pirmajā kārtā uzvar neatkarīgais deputāts Kalins Georgescu, kas, protams, tiek nodēvēts par pro-Krievijas kandidātu. Kas notiek tālāk? Jūs iedomājaties, Konstitucionālā tiesa anulē vēlēšanu rezultātus. Pēc kāda laika Georgescu tiek pat arestēts, un Centrālā vēlēšana komisija aizliedz Georgescu vispār piedalīties nākamajā vēlēšanu kārtā. Un tas viss tiek pamatots ar Krievijas iejaukšanu. Zīmīgi, ka šo gadījumu kritizē ASV viceprezidents Vents savā slavenajā Minhenes runā 2025. gadā. Tātad, minot šo gadījumu ar Georgescu, Vents saka, ka Eiropas tiesa atceļ vēlēšanu rezultātus un Eiropas vadošas amatpersonas draud tāpat rīkoties ar citām vēlēšanām. Tas ir traģiski. Vents to piemin kā ļoti negatīvu piemēru, kā ļoti nepareizu virzienu, kurā dodas Eiropa. Nav brīnums, ka šī Ventsa runa ir izsaukusi milzīgu sašutumu Eiropā, jo kā tad tā var runāt par superīgo Eiropas demokrātiju, kurā atceļ vēlēšanu rezultātus, ja tie nepatīk, vai ne? Un draudēšana par citu vēlēšanu atcelšana, protams, saistās ar Vāciju, kur regulāri tiek draudēts, ka alternatīva Vācijai AfD varētu tikt nepieļaut pie vēlēšanām vai anulēt vēlēšanu rezultātu ar AfD. Kā ironizē cilvēki sociālajos tīklos, sapratāt, ja vienotība vēlēšanās zaudēs, būs notikusi Krievijas iejaukšanās. Jautājums ir retorisks, kam sagatavo augsni Zanda Kalniņa Lukaševica vēlēšanu rezultātu anulēšanai pēc Rumānijas parauga vai nemieriem, kā Grūzijā, kur arī tika paziņots, ka esot uzvarējusi prokrieviska partija, un tādēļ pa simtiem miljonu USAID un Soros līdzekļiem tika taisīti nemieri ar mērķi gāzt likumīgi ievēlēto Grūzijas valdību, kas kādam nepatīk. Protams, blakus USAID Grūzijas nemieros arī tātad Open Society, Georgia Foundation jeb Sorosa fonda pēdas. Un, kas zina, varbūt slavenais Kiskiskauns pasākums Doma laukumā, kur protestēja pret Stambulas konvencijas atcelšanu, bija tikai tāds ģenerāls mēģinājums tam, kas tiek gatavots pēc Saeimas vēlēšanām, ja Saeimas vēlēšanās vienotības zaudēs un uzvarēs pēc vienotības domām nepareizie spēki. Jo arī Kiskiskauns galveno organizatoru pēdas, tātad centrs Marta, Open Society Foundation, sākotnēji Sorosa organizēta un finansēta struktūra. Tātad Sorosa ausis, kas lien laukā no visām krāsainajām revolūcijām visā pasaulē, lien laukā arī no Latvijas Kiskiskauns pasākumiem, kas atbalsta vienotību un progresīvos. Bet kādi tad patiesībā ir galvenie riski nākamajās vēlēšanās? Vai tikai galvenie riski nav tādi, ka neatkārtojās tas pats, kas pašvaldību vēlēšanās, kad naktī uzkārās balsu skaitīšanas sistēma un notika ļoti dīvainas lietas. Ļoti dīvainas lietas tieši vienotības vadībā un tieši ar vienotības ielikto centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju. Par šādiem riskiem tik tiešām ir jāuztraucās, bet tur nav vainīga Krievija, bet tur, acīm redzot, ir vainīgi tie, kas uzrauga Latvijas vēlēšanu sistēmu. Un kas tad ir lielākais risks vienotībai, kura dēļ vienotība var zaudēt? Protams, tā ir Latvija pirmajā vietā, kas jau ilgu laiku ir reitingu priekšgalā un kuras uzvaru var paredzēt arī nākamajās Saeimas vēlēšanās. Tātad vienotības galvenais risks neapšaubāmi ir Latvija pirmajā vietā. Jo pārējās partijas ir tādi vienotības satelīti, no kuru uzvaras vai mainīšanās vietām vienotība ne pārāk baidās, jo, kā mēs zinām,
Iepriekšējā Saeimā Vienotība, būdama pat mazākā Saeimas frakcija, spēja panākt to, ka Kariņš ir Latvijas premjers. No citām partijām Vienotība nebaidās. Vienotība baidās no Latvijas pirmajā vietā uzvaras, kas arī ir ideoloģiska robežšķirtne. Jo, ja Vienotība ir tīri sorosīti, baidenīti, tad Latvija pirmajā vietā, protams, ir trumpisti. Un ir skaidrs, ka viss šis liberālais bloks par populistiem sauc Trumpa piekritējus. Manuprāt, runājot par populismu kā risku, Zanda Kalniņa Lukševica tieši domā Trumpa atbalstītāju uzvaru Latvijā. Tātad Trumpa atbalstītāju uzvaru Zanda Kalniņa Lukševica atklāti nosauc par risku un faktiski dot mājienus, ka tas varētu tikt interpretēts kā Krievijas iejaukšanās. Manuprāt, visas sarkanās lampiņas deg. Man pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.